Labvakar, no sākuma, jā. Jā. Labvakar, darbie skatītāji. Šovakar mēs sākam jaunu ciklu mūsu kanālā, kas notiek Kuldīgas novadā. Un šovakar es esmu saticis savu lielisko bērnības draugu un klases biedru. Ko tik vēl ne? Ko tik vēl ne? Edgars Zalāni, kurš cits starpā ir bijis Kuldīgas mērs. Pavisam noteikti viens no personām, kas, manuprāt, ir devis nenovērtējumu ieguldījumu pozitīvu un pavisam noteikti arī mainījis Kuldīgas dzīvē kaut ko. Tāpēc šovakar intervēsim tieši viņu. Labi. Labvakar, Edgar. Sveiks, Edgar. Es drīkstu stultāk. Kāds tādā, kas jūs man uztaisies uzrunāt? Nebūtu labi. Es esmu sagatavojis dažus jautājumus, bet Labi. lūdzu saki, jā, ja tev ir kaut kas piebilstams, jo es zinu, ka tev vienmēr ir kaut kas, ko teikt. Tev vienmēr ir bijis funktieris, un gal galā arī mūsu klasē jau tev bija funktieris, jo tu biji viens no 3 spicākiem džekiem klasē. Tāpēc, tādi iesākuma jautājumi, tādi iesildošie. Kas tavuprāt tagad Kuldīgai vai novadam visvairāk pietrūks no laikiem, kad tu biji mērs? Tā. Tas ir nopietnas, nevis iesildošs jautājums. Sāksim ar to, jā. Redzi, kā kaķis atnāk, Tas ir protams. forši. Jā. Redz, kā kas ir pietrūkst, ne tā, nevarētu teikt, ka Kuldīgai pietrūkst. Nevarētu teikt, ka Kuldīgai pietrūkst, varbūt tā tikai, kā Kuldīgai. Kuldīga nav atrauta no tā, kas vispār notiek, jā, un ar Latvijā, un arī pasaulē. Un es teiktu, ka kopumā tas laiks, kas bija toreiz, toreiz laiks bija grūts, jo pamat iemesls visam tam ir, ka nekam nebija naudas. Nevis tā, ka tagad pietrūks, bet pa lielam nekam vispār nebija naudas. Ja? Un tajā brīdī cilvēki, kas bija, es domāju par Kuldīgu plašāk, ne tur tikai doma vai ne, bet un tajā brīdī cilvēki kaut kā man sajūta tāda. Tad, kad tev ir grūti un kaut kā neiet, un bija tas tāds dabisks solidaritātes gars, neskatoties uz to, ka, protams, biznesam bija savas intereses, viņi bija tikko zigā visu no 90. tur iznākuši un tur viss, un bija tur pašvaldībai savas problēmas, bet bija kaut kā tā, ka tie cilvēki, kas pilsētā, ka viņi, vai tur uzņēmējs augsti, tie aktīvā daļa, tā aktivitāte bija tāda, nevis tāpēc, ka katrs tur varbūt gribētu nokļūt domē amatā, bet bija tāda sajūta, ka, ja mēs šito neizdarīsim kopā, tad vienkārši nekā nebūs, jā. Nekas nesanāk, tur nav, jā. Un bija tā, man tas vārds solidaritāte tā ļoti nepatīk varbūt, bet tā doma ir tāda, ka bija solidārāk tomēr tāds. Pat ja nepatīk, pat ja kāds tur varēja mēru nolamāt, labi, bet pa lielam viņi abi bija diezgan nebagāti cilvēki, ja? Vai nabagi tā nevar teikt, ja? Bet nebija tā, ka tas mērs tur, piemēram, ir kaut kā ignorēja tur to sabiedrību. Bija citādāk. Tas attiecības bija citas. Tagad, ja mēs skatāmies, jā, vārdos viss tur draugi un tā, bet tad, kad aiziet līdz lietām un darīšanām, tad man liekas, ka katrs uz tās savas saliņas ļoti sēž. Doma, protams, tur doma, un tur uzņēmējs perās viens pats, jā. Un tur jau kaut kāda valdība, kas visur, kā saka, nav tā labākā, teikšu atklāt, kā es domāju. Jā, vispār ne pa partijām stāsts, ne pa vienu vai otru, bet kopumā. Jo ir notikusi tā nenormālā, manā ieskatā, atrautība tajos 20 plus gados. Mēs bijām 2001. gads, 24 gadi pagājuši, pasaulē mainīsies. Ja? Un tas publiskais sektors ir ārprātīgi atrāvies no sabiedrības vispār, manuprāt, tās problemātikas. Un labi, nevis no tādas sabiedrības lielas, kā kopumā, kā masas varētu teikt, bet no tiem, kas tajā sabiedrībā nes to naudu. Jo sabiedrības nauda patiesībā ir, protams, katrs it kā maksā nodokļus, bet tie nodokļu ģeneratori visi ir uzņēmēji. Un tā atrautība no tā, faktiski no tā, kas nav tādas uzņēmēja vajadzības. Uzņēmējiem ir it kā vajadzības, ja, bet uzņēmējs ir tas, ka viņš jau nestar, tie, kas strādā vieni paši, par tiem es nerunāju, bet tie, kas uztur uzņēmumus, maksā algas, un kurus nokļūst tajā budžetā, kur apsaimnieko publiskais sektors. Tas cikls, ja, ir tāds sajūta, ka pārvaldīšana nesaprot, ka tam ciklam ir
lai nauda līdz viņiem nonāktu, vispirms kādam viņi jāsaražo, un tad viņiem viņi jāizmanto. Ja? Visi it kā to saprot, bet tas nenotiek tādā emocionālā līmenī, tādā, un līdz ar to arī kuldīgai, nevar tā teikt, ka kuldīgai tas kaut kā īpaši pietrūkt, bet es domāju, ka jā, kopumā no tādas sabiedrības veselības un tāda viedokļa arī kuldīgai pietrūkst tas pats. Tāpēc kopējais trends ir tāds, ja, ka principā publiskais sektors dzīvo savā nodabā, domā, ka nauda bankomātā, es nezinu, no kurienes rodas. Ja, banka vienkārši ieliek tur naudu vai kā. Ja. Atsakot, es nevaru teikt, tā ir sabiedrības ignorants. Bet beigās jau tā tomēr ir. Ja. Risina kaut kāds visu laiku savas problēmas, tur pārvaldība risina savas problēmas, viss, ja, uzņēmēji kliedz pa birokrātiju. Katrs kaut ko runā, bet nav tā nesanāk kopā. Un kopīgi tās lietas vairs neizdara tā, kā par daudz mazāk naudu pirms 25 gadiem. Okay. Paldies, jā. Es tā domāju. Jā. Vai tu atceries to dienu, kas bija tava pirmā diena mēra amatā? Kāda tā bija? Es atceros. Jā, lai cik tas būtu dīvaini. Es atceros. Grūta bija man tā diena. Jo redz, kā ir, es jau tomēr nebiju tāds pilnībā ienācējis no malas un atrauts no Tu dzīves kuldīdznieks. Tas jau pats par sevi, tāpēc es arī toreiz kandidēju, vai ne? Bet es jau, es biju lablaimīgs Rīgās, atgriezos, bet redz, kā ir, man jau ar bijušo pilsētas mēru nebija tādas naidīgas attiecības. Man nebija tāds mērķis izstumt vai kaut kā izdarīt tā, ka, vai nomainīt mēru nomainīšanas pēc. Vienkārši, es iepriekšējā sasaukumā biju vadījis tur attīstības komiteju, vai ne, un man bija, un toreiz vispār, es biju, zinām, ideālists, ja tā var teikt, ideālists. Ja man bija man bija plāns kaut kāds tāds, kurš man iespējams, ka bija bijis jau ilgi pirms vispār es kaut ko sāku domāt par nokļūšanu tur domas tuvumā, ja. Es gāju tur papildu, agrāk tā jau zin kā jaunībā, ja, cik mēs gadus jaunāk toreiz bijām. Te varētu tā izdarīt, te varētu citādāk. Kāpēc to kuldīgi visu laiku viss savs pa bedri? Tad taču tāds potenciāls, ka varētu nezinu, ko izdarīt. Es tur dažos fragmentos patīk sakot, bet tās domas bija tādas. Un tā, kad tu redzi, ka tā iepriekšējā doma, kur vada konkrēts mērs, jā, viņi forši cilvēki, mēs tur labi paziņas visu, bet ka viņi neiet tajā, ka nav, un ka tā kuldīgi paliek nevis labāk, bet sliktāk ar katru gadu, jā. Tad man, protams, atgriežoties pie pirmās dienas, skaidrs, ka man bija emocionāli nepatīkami, ka ka tas balsojums ir par mani, un viņš, protams, bijušais mērs skaidrs, es negribētu būt viņa vietā, vai ne? Tādā. Tāpēc es to dienu atceros, diemžēl, tā situācija bija, bet, man no tās dienas ir palicis tas tāds, nevis tāda atmiņa, ka, es tur kļuvu pa mēri, bet man drīzāk tas sos, ka, lai es kaut kā nonāktu tajā amatā un varētu izdarīt to, ko es gribu, kādam ir jāaiziet, jā. Un tas nav patīkams, tāds. Jā. Nākamais jautājums ir saistīts ar iepriekšējo. Kāds tad bija tavs lielākais izaicinājums, kad tu sāki strādāt par mēru? Tur jau nebija viens, tur bija viņi droši vien daudzi. Tagad toreiz tos nesauc par izaicinājumu, par problēmām. Jā. Tas vārds izaicinājums radās 10 gadus vēlāk. Bet, bija tā, ka ambīcijas ir, komanda ir, cilvēki ļoti motivēti, ja, bet materiālā resursa vienkārši nav. Salīdzinājumā, piemēram, domas budžets varbūt var nedaudz kļūdīties, bet domas budžets toreiz bija 1 miljons un kaut kāds 100,000 latu, ja es nekļūdos, apmēram tāds. Ja. Un tilts, kuru vajadzēja atjaunot, kad aizslēgts pa 2 miljoniem Latvijas eiro. Ja. Tāpēc, saprot, tev it kā tur visi plāni lieli, visi komanda labi, visi beidzot esam, naudas te nav. Ja. Un, tās bija tāds, bet tas nav tā kā izaicinājums, tā ir problēma, kā to atrisināt. Un kaut kā, es varu teikt, ka laikam to izdevās pārvarēt. Labi, grūti tas bija, jo, protams, arī viss tās izdevuma sadaļas bija 10, 1, 2, bet 100 reizes mazāks nekā šobrīd. Šobrīd jau uzpūsts viss tās, tad nesalīdzināsim, 25 gadi, tā nav tikai inflācija, viss kaut kas cits ir pieaudzis, ja. Bet kaut kā, tas pirmais gads tādā ziņā bija grūts, un, ka reāli nav resursi, kā jau zināju pirms tam, bet tā, ka tu esi pārņems to resursu savās rokās, un tev vēl vairāk to saprot. Un otra lieta bija tāds, kas bija arī patiesībā pirmo
daži mēneši darba, nu tas pašu uzdevums, ja? Kā rīkoties ar domi, ar personālu. Jo es jau arī tos cilvēkus pazinu. Nu, es visus patiesībā pazinu. Kaut arī es tā kā ienācu, es tur esmu, bet mēs jau maz pilsētu ne tikai viens otru pazīstam, arī domē pazīst. Un tu saproti, ka ar šo cilvēku tu vairs nevari. Viņš nedarīs to, ko tu gribi, kas notiek. Ja? Jā. Un tas, ko tu sauc par izaicinājumu, bija tas, kā tajos 2-3 mēnešos pārorganizēt to domas cilvēku. Gan struktūru, gan arī cilvēkus, arī kā cilvēkus, personālīs. Ja? Tā, lai tas kopumā dotu tiem nākamajiem, toreiz maniem 4 gadiem, atbalstu, lai tas arī reāli varētu, viss, kas izplānots, varētu arī notikt. Tas bija tas, ko tagad sauc par izaicinājumu. Jā. Skaidrs. Labi, ja mēs par izaicinājumiem runājām, tad pavisam noteikti skatītājus interesēs, ko tu uzskatīji, kas bija tavs lielākais panākums, ko tu atrisināji? Tas panākums, tagad tas daudz, kur varbūt ir vispār viens par nepievērš uzmanību, varbūt tas bija kaut kādā veidā materiāls tas panākums, bet es to nesaucu par panākumu. Es par panākumu saucu to, ka notika, kā mēs viņu realizējām faktiski. Mēs, es domāju, kuldīznieki, tas nav tikai doma vai kā. Notika tāds baigais pārlauziens. Tas ir tas, ko es arī teicu pirmīt, jā. Ja pirms tam kuldīgi sauc pa bedri, jā. Kurš šodien nosaukts kuldīgi pa bedri, jā. Varbūt kāds trakais, jā, bet drīzāk jau nē. Tas pārlauziens notika tajā kaut kādā, pat cik bija vēl tāds drives, zin kā, ka tu esi sācis un notiek viss, jā. Tad cilvēki kaut kā noticēja. Zin kā, jauna vāra atnāk, es jau pats par sevi toreiz varēju ticēt, tagad jau nepārāk, ja? Bet toreiz tā ir. Un bija tas pārlauziens, ka tie cilvēki, tur visi tu jau arī biji toreiz deputātos, visi, ka tev arī bija savu plānu tāpat, un katrs tajā savā sektorā, un visi kopumā, un naudas nav, un viss ir slikti, un vispār, kas saka, tumšs pavasars vēl zemī, bet vēlēšanas agri, ja? Vēl nav izgājuši no ziemas depresijas, bet viss ir jādara, ja? Un notika tāds pārlauziens tajos 4 gados, un arī nākamajos patiesībā, kas turpinājās, kad noticēja, ka tā kuldīgi var. Jo pirms tam bija tāds visu laiku pesimisms. Liekas, ka nekad nekas nepaliks labāk, ja? Un tā, man liekas, tas ir galvenais. Jo tas morālais faktors tāds, tas nostrādā tā, cilvēki vienkārši sāk labāk justies, kaut arī naudas nebija vairāk. Ja? Un tas notika, un, protams, tas notika ar katru konkrēto lietu, ko tu izdarīji. Tas notika, protams, tā kā mēs uzreiz jau gandrīz nākamajā gadā jau tur pirmo reizi, tagad jāsmējās par to, vai ne? Kas tad tas tāds, ne? Bet toreiz tur nobruģēja Liepājas iela, izveidot, uztais gājēja iela, jā. Visi, taču beidzot, tas viss, vai ne? Un tā, tagad tas nekas nav, reku naudu ir, un nobruģēja iela, un viss. Toreiz tas bija notikums. Kā? Vai tur kaut ko viss tā cīņa par slimnīcu, kas tur toreiz bija, kur visi jau bija norakstījuši, ka nekā te vairs nebūs. Viss, katrs tā lieta, katrs tas, kas tika darīts, un kopumā tas plāns, kas tika uzlikts, ka mēs toreiz UNESCO pieteikumu izdomājām. Ja? Pirms tam jau bijām domājuši, ka arhitekts jau iesāka to UNESCO. Tas jau īstenībā UNESCO bija, tur nebija, protams, tikai es, mums bija komanda, kas toreiz ar Geiskaks strādāja, un vēl bija, un bija cilvēki, bet neattīstīsim to tēmu, tas ir garš plašs tāds. Bet tās pirmās idejas radās jau pirms 2000. Gada, ja vēlēšanas, kad es kļuvu par mēru, bija 2001. Un tad tas jau tā kā oficializējās, ja? Un tad jau arī, un tas arī ir viens no pilnīgi trakiem kaut kādiem plāniem, kas arī tev izvelk citā dimensijā, ka tu nedomā gluži par kaut kādu, tikai ārprātīgo ikdienu, vai ne? Tad viss tas, ka tādi lēmumi, kas, piemēram, bija, ja būs kaut kāda nauda, tad ja būs kaut kāda nauda, kur taisīsim ielas, tad darīsim to tikai Vecpilsētā. Un lai kliedz tur apkārt, kas ir, kuriem nav. Tad tika noteikts kaut kāds prioritāts. Ja? Un cilvēki tam noticēja. Ja? Un tad, kad tie rezultāti lēnām sāk notikt, ja? Notika tas pārlauziens, un cilvēki vienkārši noticēja. Tā ir, jo tieši tā ir, kā tu saki, tu vienkārši varbūt ļāvi katrai savā nozarei notikt, jo es atceros arī, ka mēs ar Andru Grīnvaldu un Intu toreiz aizgājām uz 2 lapām uzrakstīt no
tas ir pilsētas svētki, un mums tur bija trakās idejas, kā izveidot Aleksu Šupītes karnevālu, tur zelta ikri, jo naudas nebija, vajadzēja loteriju, par ko taisīt svētkus, un tu kā mērs teici, aiziet. Nu, ļaut jau arī viena lieta, jā, nu, ka tu ļaut nav pareizais vārds, ļaut lietām notikt, ielikties cilvēks, ka tu tur esi, piemēram, atbildi par savu, vai par svētku, vai par turismu, vai kaut ko. Tas nav tikai naudas jautājums. Tev vajadzīgs arī tā, ka tev pieminēs, Tārts var tur darīt, ko viņš plānojas. Mērs saka, bet kā, protams. Tas ir tas, ko sauc par tādu komandas, tomēr nav tā komandas darbs, nesmu skatīt par komandas tādu drāju, kas notiek. Tu jau droši vien pats nepieminēsi, bet, piemēram, tas pats Velns tilts vecais. Droši vien, ka kuldīznieki īpaši jaunās paudzes. Neviens pat neatcerās. Neviens nevar iedomāties. Kaut kāds es tur biju un kaut ko es tur tas var būt, ka vecais Velns ķieģeļa tilts ir slēgts, bet viņš bija slēgts jau bīstams. Un tad, tur bija vesels koncepts, mēs taču toreiz noziņojām, tā jau bija mūsu programma toreiz, ka tilts tur jau bija maksas tur visādas. Mēs teicām, mērķis ir nevis vienkārši tiltu turēt aizslēgt, un lai tur nebrauc mašīnas, bet sataisīt to tiltu. Jo tā ir galvenā pilsētas vizīte, ka tas ir tas, pa kuriem tu iebrauc. Ja? Tāpēc mērķis ir sataisīt un palaist satiksmi, nevis vienkārši aizslēgt un turēt 10 gadus, tāpēc, ka tur nevar pārbraukt pāri. Ja? Tā ir tāda it kā elementāra šobrīd lieta, bet toreiz tas bija, Labi, ejam tālāk. Un tagad sākam jau tādus dziļākus jautājumus. Piemēram, tagad jau tu vari gan no malas paskatīties, gan no tādas laika distances. Kā tev šķiet, kā tu vērtē, kā tev no malas izskatās, kāda ir šī te pēdējo 10 gadu attīstība Kuldīgas novadā, jo mums tagad kādreiz jau, kad tu sāki, tad vēl bija rajona padoma atsevišķa visur. Tagad un pilsētas, tad viss kopā viens liels novads. Kā tu vērtē šos 10 gadus pēdējos it kā tādu skatu no malas? Sāksim ar to, ka es aktīvi nepiedalos Kuldīgas sabiedriskajā dzīvē, tāpēc mans viedoklis nekādā veidā nav kaut kādā saistīts ar domas viedokli par to, kas notiek. Ja? Es neesmu sasaistīts ar labu domu, un tur laikam uzaicinu, kā tu šodien tur konkursu komisijā par 5. gadu pārku un tā. Bet es neesmu saistīts, tāpēc man ir vairāk tāds vienkārši iedzīvotāju viedoklis. Labi, kāds ir vienkārši iedzīvotāju viedoklis, Kuldīgas iedzīvotāju viedoklis? Labo vai slikto? Padrusciņam no visa, lai kuldīznieki, Kuldīgas novadnieki zina, ko domā. Labi. Nav jau tāda labā un sliktā, bet tas novērojums ir tāds, protams, ka caur manu personisko prizmu, tā skatoties tīri, tāpēc, ka tas nekas, ka es šobrīd esmu Kuldīgas vienkārši iedzīvotājs jau šajos pēdējos 10 gados. Protams, ka es kaut kā atceros to laiku, kad es biju vēl nevienkārši Kuldīgas iedzīvotājs, ja. Man liekas, ka ir noplacis tas, es nezinu, kā to latviešu, tas, kas pirmie teica, tas drives, kas bija sākumā, pacelt projekts, palaist, darīt, ko grib, dabūt naudu, tur, kā saka, izdarīt, ja. Man ir sajūta, ka tas vairs nav, un droši vien, ka tas arī nav slikti vai labi, tas vienkārši vairs nav. Viss dara savu darbu, budžets šogad tur 20 miljonu nākošais, kā mēs ieliksim tur, kā mēs... Nav tā, zini, kā tad, kad tev nav cīņas, tev nav arī visi tie hormoni organismā, kas liek cīnīties, vai ne, un tāpat ir ar to pārvaldību. Nav jau tāds baigās cīņas, viss tā kaut kā dzīvo vienkārši, jā. Labi, forši tur uztaisīt. Tāpēc, ka tie fundamentālie projekti, kas manuprāt, iegriez visu to Kuldīgas, viņi jau notika tajās pirmajos divos periodos. Es biju no 2005. gada, no 1. līdz 5. gadam, un tad es biju no 2005. līdz 7. un tad es aizgāju pa ministru, un tad pēc tam bija Inga vēl 2 gadus Bērziņa. Un tie, man liekas, bija tie periodi, kad vēl bija viss tas kaut kā konstruējās, likās un vēl bija jāstumj. Ja? Mēs cēlām Kuldīgu. Jā. Kuldīga vēl nebija pabeigta. Un pēc tam jau, protams, arī bija Inga atkal vairāk sasaukums, bet nebija, tev viss, tagad tu esi tas stūmis tajā kalnā visu laiku, ja? Tagad jāskatās pa kādu trastu, to, lai nobraukt lejā normāli. Ja? Man liekas, ka tas ir tie pēdējie 10 gadi bijuši tādi, jau tā kā bija varbūt, ka viņi tā kaut kā lēzeni, tad tāda kaut kāda, nav vairs īsti tās...
Es nezinu, kā ir īstenībā, jo varbūt tu domē tur viss, kas saka, vaigs strādā, puš, un varbūt viss tur notiek, bet, skatītājam no malas tas viss liekas tā, ka ir piekluss, un varbūt, ka tas nav galīgi nepareizi, jo tas ir normāli, ka pilsētā viss ir kārtībā, viss ir mierīgi, un nav ko nevienu, nav ko bujanēt, viss ir normāli, bet no otras puses tas iemidzina. Man liekas, un man ir tāds sajūta, ka ir tā kā iemidzis nedaudz viss. Viss īstenībā, pat ja neskauj jau tagad ir, ko te vēl vairāk, vai ne? Un tad tev nav vairs tā, kas saka, nerīvējās nekas, un tad arī neuzkarst, tad nav tāda man sajūta. Jā, labi, mēs uzreiz automātiski pārējām uz nākošo. Tad, piemēram, kas būtu tās atslēgas, ar ko kaut ko uzlabot, kaut ko darīt labāk, teiksim, jo pēc būtības es tagad tevī klausoties faktiski secinu baigi interesanto lietu, ka pēc būtības tagad arī mēs esam nonākuši tādā nosacītā naudas trūkumā, jo no augšas laika samazina, pēc būtības jau, redz, ka nauda nav, to nevar lielos kuldīgas svētkus kāds, tu iesāk tādu vairs nav, jo it kā nav naudas. Bet kas tad būtu tās lietas vai tās atslēgas, tie paņēmieni, ko tu ieteiktu, vai tu būtu darījis, vai kā tagad attīstīt atkal tālāk? Tad, ja es droši vien ar tevi te nerunātu, tad es jau taisītu partiju un mērs, gribētu atkal būt un tā jau nenotiks. Visticamāk. Tā nenotiks. Zini, grūti pateikt, jo redzi, tas naudas nav kā bija toreiz, un naudas nav kā ir tagad, tie ir divi dažādi, kas saka, tās ir pilnīgi divas dažādas pasaules un situācijas. Jā. Tāpēc, ka toreiz, ja mēs salīdzinām, cik bija mazs personāls un vispār cik bija salīdzinoši mazi cilvēki, kas bija pārvaldībā, pret to, kas ir tagad, tas ir tā kā diena pret nakti. Jā. Šobrīd nenormāli, manuprāt, es analizēju domas budžetu, bet manuprāt ļoti daudz naudas vienkārši aiziet tām lietām, pie kurām 20 gados, ir daudz vairāk cilvēku, daudz lielāks algas, viss ir izdevumi. Ja? Un tev vienkārši to naudas daļu, kas ir, nav jau tā, ka tur ļoti, ļoti slikts budžets, tā jau nav, bet ļoti daudz aiziet ikdienā, no kuras tu nevari īsti, tur nevar viņi neko izdarīt, viņi vienkārši tev ir, tāds, ir. Tātad tu vari izdarīt tikai radikāli, piemēram, griežot, ja? Vai es gribētu tagad būt kaut kāds vietējais prātā sajukušais Ilons Masks, kurš tagad nogriezta visiem, man tāds pārliecības nav, ja? Bet to, ka iespējams, ka ir kaut kas, kur tajā budžetā var atrast ar nedaudz citu pieeja arī kaut kādu iekšējo resursu, es to nenolu. Es gribētu teikt, ka kaut kas ir, jā, ko tur varētu darīt, bet man nav profesionāli. Man nav profesionāli attieksme, bet to es neesmu, tam man būtu jāizpēt budžetu. Tas ir mans pieņēmums. Labi, tikai, jā. Paldies, bet tad mēs uzreiz pāriem atkal uz tādu vēl precizējošāku. Kuras tad būtu, piemēram, tavas vērtības vai prioritātes, ko tad tu virzītu tagad kuldīgu, jo mēs jau zinām, viss jau ir vērtībās, gan katra cilvēka, gan vadības vai kā, un prioritātes, jo ja mēs virzam, tavā laikā, piemēram, mūsu laikā bija tilts, tur bija UNESCO. Kas bija sinagoga uzstāja visiem pa bibliotēku, saskaiti daudz bija. Bet kas tagad? Kas tavuprāt tagad ir tās vērtības vai prioritātes, kuras vajadzētu kuldīdzniekiem, novadniekiem, Kuldīgas novadā kopumā vai kuldīgā virzienā? Ja mēs runājam par kuldīgu tikai, pa kuldīgu, tad es domāju, ka ļoti daudzas lietas tās materiālās ir tas, kā pilsēta izskatās, vai kas pilsētas domē būtu jādara, infrastruktūras ziņā. Lielā mērā tās ir realizētas, un daudz no tām ir kļuvušas par tādām tā kā ikdienas lietām, kur vienkārši ir pareizi jāapsaimnieko, pareizi jādara, liederīgi, tur nav nekāds. Tas viss gan vēl neatiecas uz bijušiem pagastiem, uz novadu kopumā, jo tur tā problemātika ir lielāka. Tāpēc, ka vienkārši tur vienmēr ir bijis pat ne tik daudz naudas kā kuldīgā vai ne, un tur ir kaut kādas lietas, kur tīri vēl tās ir vajadzīgi kaut kāda uzrāviena, kas ir tajā primitīvajā infrastruktūras sektorā, tur ūdens saimniecībā, piemēram, ja? Sakārtot bāzi, ja kuldīgā tā bāze lielā mērā ir sakārtot, tad tur vēl daudz kas ir tā kā darāms, ja? Tā jūt. Protams. Tas viens, tas tā kā tas bāzes sektors.
Bet otra lieta, manuprāt, ir sāpīgās lietas, kuras ir ļoti, viens piemērs, ir Kuldīgas kultūras centrs, jā. Es uz viņu skatos, netālu dzīvoju garām. Acīm redzot, nekad nebūs tas projekts. Jā. Tāda sajūta, ka ir cik gadi jau pagājuši, un nekas nenotiek. Un man liekas, ka tur ir jābūt kaut kādam, tad jā, ok, tad tagad visi te noņemam naudu tam vienā gadā, noņemam tavu, bet iespringstam un izdarām, jā. Viss pasakam sabiedrībai, aizmirstiet šitas projekts nav svarīgs, tagad pēc kā patiesībā, jo tur tajā, kur tagad Kuldīgas centrs viņi apmierināt, viss ir kārtībā varbūt. Jā. Man liekas, ka ir kaut kā ar to sabiedrību, tā sabiedrībai jāpasaka, ok, šitas ir projekts, šitas vairs nav projekts, vai ir cits projekts, jā. Tāpēc, ka tā nauda, tas ir ļoti interesants, tu man atgrūt, bišķi atpakaļ tādā domāšana, sorry. Es esmu vienmēr ticējis tam, ka piepildās tas, ko tu izdomā, ka tu gribi, lai tas notiek. Un es esmu to novērojis pēc sevis. Man tā vismaz liekas, varbūt ir sakritības bijušas, bet es novērojos, tas bija tas sākuma stāsts. Naudas nebija, bet doma bija kā māja, viss, kas jāizdara. Un tā nauda uzradās. Ne jau tā uzradās. Viss tās tavas darbības noved pie tā, ka tu beigās varēji to izdarīt. Jā. Un tagad, man liekas, ir tas nedaudz saistās ar to tavu iepriekšējo jautājumu. Ja nav tā ambīcija, ka šis ir projekts, ko vajag izdarīt, tad viņš arī neizdarās. To projekts nenotiek vienkārši. Jā. Un, ja tu man prasītu, tavs jautājums bija, ko tad es tagad? Tad es domāju, ka bāzi sakārtot, bet ir tādi projekti, kuri tādi, kā saka, es tāpēc nevēl pieminēju kultūras centru, jo tā nav bāzes kaut kāda, ūdens kanalizācija, bruģis ielām un tā tālāk. Jā, tas ir projekts, kuram ir tas saucamais angliski, es atkal Latvijas droši vien kāds, tas spin-offs, jā. Tātad, ieliekot tur naudu, tev uzreiz sāk gan šitā uz visām pusēm, jā. Viss, jā, tas efekts rodas lielāks daudz, jā. Bet ja tu vērtē tikai to, ka tur jāuzbūvē māju, tur vai ne, tad jau arī nav. Un tie efekti, visi, kas tur rodās ap to apkārt, jā. Un tāpēc ir stāsts, ko es darītu, ja es redzētu, ka man nav naudas, piemēram, jā. Tad ļoti iespējams, ka es nerunātu par māju, jā. Tad es paskatītos nedaudz, kas notiek ar uzņēmējiem. Mēs zinām, kas ir Kaļķi kvartāls, jā. Un mēs zinām, ka kaut kā, es vismaz zinu, notiek kaut kā tā, ka bieži vien Kaļķi kvartāls, kas ir absolūti privāta uzņēmēja darbība un rada tādu pašu to efektu, spin-off tikai, tur kaut kādu. Un tās pēkšņi sāk konkurēt ar domu, ar domas pasākumiem. Pagaidiet, mīļie cilvēki. Nē, tas ir nepareizi. Privātais sektors drīkst konkurēt ar privāto sektoru, lai abi paliktu, lai tur ir tā attīstība, jā. Bet ar publisko sektoru nav jākonkurē. Publiskam sektoram vai ir jāpaiet malā tajā brīdī, jā, vai jāieplāno pie savu pasākumu citā dienā, laikā, vietā vēl. Un man liekas, ka es kaut kā koncentrētos uz to, ka tas, ko var dabūt no uzņēmējiem laukā, ir kaut kādā veidā, man nav receptes šobrīd, bet es zinu, ka tur ir problemātika. Bet tu ļaujot viņiem darīt, viņus nevis tā kā ar savu budžetu naudu, tu saki nostum malā, ja, kur tev nemaz nepietiek tās naudas visām lietām, varbūt, ja. Tas ir tā veselīgā vide. Man liekas, tas, ko tagad darīt, ir nedaudz cits, nevis māju būvēšana, vienkārši ne jau mūrs, ja, bet tas, man liekas, ka tagad ir tas, tagad šitā visi gājis, ja, kā tas par to dialektiku aprakstīts, ja. Mēs esam jau citā spirāles posmā augstākā. Un mums ir jādomā par tādām lietām, kas nav tikai materiāls. Ja? Tātad tas, kā tu runā ar turismu sektoru, ar jebkuru uzņēmēju, kas ir tajā pilsētas kopējā viesu, nav kādā algoritmā, ja? Un vēl, tas ir tas, kur es droši vien liktu baigo piepuldu šobrīd iekšā. Ja? Jo es pirms jūs gadu, piemēram, dzirdu, ka tur doma tur izdomājas, negribu uz domu to teikt, bet ir kaut kāds trends no atsevišķiem cilvēkiem, kas tur, tagad uzliksim turismu nodokli, vai ne, tur, un sanāk tur tie 30, 40 tie turismu uzņēmēji. Viņi jau, to nodokli jau, protams, maksās tas cilvēks, kas atbrauc, ja? Bet vārds nodoklis. Un attiecībā uz turismu, jebkurš turismu uzņēmējs pateiks, ka mums pa daudz jau turisti ir, kurā brīdī viņi pēkšņi kļuva pa daudz ziemā naktsmītnēs, knap par samaksāt komunālos, ja? Saprot,
nevajag tāds, es uzskatu, ka tas, ko es darīju, tāds idejas vispār necelt gaisā. Es izdomātu, kas ir vajadzīgs, lai te vēl vairāk tās turistu mītnes rodās. Un ne jau ar nodokļu, ja viņas rodās. Tā jau tikai tur es atvainojos, Trumps ir izdomājis, kas te ko tarifu spēkšņi viņš attīstīsies. Ja? Ne, nu piedod, lai man piedod Trumps, bet tas ir stulbums pēdējais. Ja? Un tas pats ir kuldīgā. Tātad es strādātu tajā vairāk, mana prioritāte būtu nemateriālais sektors, jeb sektors ne pa mājām, ja? Bet par to atslēgas cilvēki katrā sektorā, kā viņus stimulēt, kā saprast, kur ir tā problemātika. Ja? Piemērs, ja? Ko es darītu? Ir uzlikts savā laikā, mums ir mērķis tur to Liepājas ielu sataisīt, jo gājēji jau viss. Tā jābūt citam mērķim. Lai tā Liepājas iela dzīvo. Lai viņi ir īsti gājēji ielu, nevis tikai tāpēc, ka tur ir puķpodi un vēl kaut kas, bet lai tur muģi un lai tur notiek. Saprot, lai tā iela dzīvo. Tas, ka tu viņu uztaisi fiziski un tas, lai viņi dzīvo, tādu plānu es neesmu dzirdējis. Viņš ir jārada kādam. Un tur jādomā, atlaidžam nodokļus, ja vajag. Vienalga uz kādu citu rēķinu, jā. Iedodam kaut kādam, domāju, izsapcīt programmu par tām māju renovācijām, bet budžeti viņi ir jau diezgan nogriezt. Nedaram kaut ko citu, bet paņemam tajā vienā ielā, nokoncentrējam un izdaram, jā, un varbūt iedodam vairāk naudas, lai nokrāstu tur tās mājas, lai saprotiet. Un paskatāmies, ko tur kuldīgas komunālie pakalpojumi dara, kā viņi apsaimnieko vispār to ielu, jā, jo man tur ir arī savu pieredzi. Es zinu, kā viņi apsaimnieko pa manu naudu ielu, bet neslāk man pagalmu, jā, un tur man prasa papildus naudu, jā. Un tās ir tās tēmas. Okay. Es veltītu, šis būtu tas mans lauks, kur strādāt. Labi, paldies, ejam tālāk. Tagad ir laiks, šodien jau es papētīju, kas ir iesnieguši jau virkne jaunas un vecas partijas, ir iesnieguši savus sarakstus. Skaidrs, ka ir jau 5, 6 un vairāk sarakstī, kas tiek pieteikti, ar kuriem tiek pieteikti jaunie kandidāti. Galu galā paudzes ir nomainījušās jau. Un tas jautājums ir par jauniem deputātiem, deputātu kandidātiem, precīzāk, ko tu viņiem varētu ieteikt? Kas ir tas, ko viņiem vajadzētu zināt, saprast, bez tā, ka deputāta alga šobrīd ir tikai ap 200 eiro, tas viņam noteikti jāzina. Bet ne jau tāpēc viņi nāca dažiem uz domu. Ko tu viņiem iedotu tādiem ieteikumiem, nezinu, lai viņi vēl uzzinātu to, ko viņi nezina, jo, protams, ka liela daļa ir tāda, kas nekad nav bijuši par Kuldīgas novada pašvaldības deputātiem. Un varbūt tev ir kaut kāds ieteikums, kam jābūt tādam deputātam. Piemēram, man šķiet, katram deputātam ir vērts iet par deputātu tad, ja viņam ir sava programma, 1, 2, 3 vismaz punkti, piemēram, man ir ideja, ka mums vajag gudrs skolēns, tāpēc jāsūta pieredzes apmaiņā uz sadraudzības pilsētu Fudži, vai arī, piemēram, otra ideja, kā izveidot pēc arī Japāņu pieredzes no kanalizācijas apkurs granulas, ko viņi iegulda siltuma uzņēmumā pašvaldības un iedzīvotājiem lētāk tarifu, līdz ar to ir, bet konkrēta programma, bet varbūt, ka tā nevajag. Es jau viņiem neteikšu priekšsaprotams programmu, tā, viņi jau tur paši ir izdomājuši. Bet ne par to es stāstu, bet tu jau īstenībā pateici to, ko es gribēju teikt. Lūdzu, bet citiem vārdiem. Jā. Mans aicinājums, kāds man aicinājums, bet tomēr nodokļu maksātājs es esmu. Jā, mans aicinājums mūsu deputātiem jauniem, kas būtu maksimālo enerģiju, kas ir veltīta pozitīvai programmai. Pozitīvai programmai. Tādā nozīmē, ka netērēt laiku uz to, atkal trešo reizi to Trumpu pieminēju. Bet tas ir, viņš ir hrestomātisks piemērs. Ja? Viņam paprasa, kāpēc tu tur to un to. Bet Baidens, man sarot, piedod, bet tā ir vislielākā politikā, varbūt tas baigi strādā, jo kā viņš sadeva tam Baidenam, jo es taču balsoju par viņu, bet es neko nedodu sabiedrībai kopumā. Tas ir tam deputātam. Ļoti labi tu pateici, ka viņam ir sava pozitīvā programma, ko viņš grib izdarīt. Nevis viņš velk laiku, tagad atradīsim, kas te tur bija nepareizi, ko te tā doma tur, un viss, un to enerģija cilvēkam ir tik, cik viņi ir. Ja tu viņu velti tam, tad tev tai savai pozitīvai programmai vienkārši viņas pietrūks, viņas nebūs. Ja? Un tīpaši tikko, es nezinu, kā sastruktūrēsies doma, kāds tur būs pozīcija. Doma, nav tāda, šobrīd nav baigā opozīcija, bet visur varīties. Ja?
nevis, un pat ja ir kaut kas negatīvs, Jā. pat ja ir, un ja tur atnāk, un nu, tas bija nepareizi, tas nerunāt par to, kas bija, vienkārši neturēt to, bet uzreiz, ok, mums liekas, ka nepareizi izdarām citādi. Kā mēs varam izdarīt citādāk? Kas ir tas, kā mēs izdarīsim? Jā, uzreiz pārgriezt to citādāk. Nevis vienkārši muldēt visu laiku par to, kas tur bija ne tā un tā. Es atvainojos, man pasies Latvijas valdības, cik gadus jau piemin kaut kāds oligārks, kas 20 gadu nevienu oligārku, un sēž un būvēs to savu politiku un baro sabiedrību, un sabiedrība piekrīt, un visu to ēd. Slikts piemērs, tas ir slikti, tā nevajag darīt, es uzskatu. Jādara tā viss, mēs to tiltu pārgājām, tagad ejam, reku tur nākamā upe, nākošais tilts, tas mūsējies, ja? Ko tu skaties tur visu laiku uz aizmuguri? Bet tas neko nedod vienkārši, ja? Protams. Tas ir mans novēlējums, skatīties uz priekšu, nevis uz atpakaļ, ja? Labi, vēl nākušais jautājums mums ir, patiesībā arī tāda neliela plaisa ir izveidojusies laika gaitā starp ministrijām, valsts pārvaldu un pašvaldībām, starp pašvaldībām, iedzīvotājiem. Ko tu ieteiktu, kā šito var uzlabot, veicināt, lai tā sadarbības starp visām pusēm, angliskais tas vārds stakeholders, kur uzņēmēji, pašvaldība, nebūs man atbildes un nebūs nekā, es esmu ļoti skeptisks šajā. Es televizoru neskatos, bet es jau ziņām sekoju, ja? Kādreiz, kad es pateicu, ka es avīzi nelasīju, tad viss man apsmēja, bet paši arī nelasīju avīzes. Tāda ir tā sabiedrība, ja? Bet es televizoru neskatos tādā ziņā, ka es fiziski neskatos televizoru, tāpat kā es fiziski nelasīju avīzi, bet es jau ziņas lasu, internets un tā tālāk, jā. Man liekas, ka ir kaut kāds punkts, mēs vēl neesam, atceries, ka bija lielā krīze. Tad viss tad godam zēt, tu poikiet to, lai atcitās kārtīgi, atcitīsimies un tad atspērsimies, iesim uz augšu. Un visu laiku gaidīju, kad tad mēs nonāksim tur, ka mēs atsitīsimies. Ja? Man ir tāda sajūta, ka vēl nav atsitušies, ka vēl šitas turpināsies, ka vēl tas konflikts starp resursu. Sauksim naudu, naudas ražotājiem, kas ir bizness, un naudas izmantotājiem, kas ir publiskais sektors. Tas konflikts vēl nav nobriedis līdz tādam, lai tajā tiktu atrasti risinājumi, ka tie stakeholderi, kā tu saki. Tad, kad valdība sapratīs, ka paklau, taču kaut kā, šitas viss nav labi vairs, jā, bet viņiem jau nepietrūkst, jā, ministriem algas 3-kāršots, deputātiem tur 2-kāršots, viņi dzīvo tur tā kā nierastāvkos, viņiem nav sajūtas. Es ne par kuldīgi, es par Rīgu, es par valdību, tāpēc, ka zivs pūst, tu zini no kurienes, no galvas, jā. Tātad, ja valdībai šobrīd vēl nav sajūtas, ka ir tik kritiski, ka viņiem var būt problēmas, izrietoši no tā, ka viņi principā ignorē to gotiņu, ko viņi slauc visu laiku. Jo tu to gotiņu nebaros un nedos viņai ūdentiņu padzirties, un vēl tev tā pieniņa vienkārši nebūs. Un valdība to vēl īsti tas nav aizgājis. Man nav recepts, kā to izdarīt, bet man liekas, mēs joprojām vēl citājot klasiķi gaidām, ka mēs atsitīsimies par to dibeni, ja? Un tas dibens var pienākt, es nezinu kā, ja? Bet kaut kad iespējams, ka viņš pienāks, jo bīstams ir vairākas iespējas. Viena no tām bija tā lielā krīze, 8. 10. gads. Un tur bija daudz tur gan drīz jau notika lietas, kur principā caur to krīzi būtu apgriezts, nevis apgriezts, bet apgriezts tas sektors un būtu kaut kāds struktūrāls lietas radītas tādas, kuras nesta ilglaicīgi labumu. Bet tā nenotika, ja? Un tā birokrātija viss dabūja pa degunu un pēc tam viņi atkal viss, sasparojās vēl vairāk, ja? Es nesaku, ka bizness ir bez kļūdām. Tu saproti, bet es pa lielām neviens nav bez kļūdām, bet lielā bilde tāda, ka tie, kas naudu paņem un dara tās lietas, neizturas pret to, kā pret paša radītu naudu. Viņi vienkārši atnāk, tad pasties tie miljoni, kas tur tiek mētāti, ja? Par kaut kādiem visādi projektiem, ko neviens nesaprot. Skola tur tā izpētē 21 miljonus. Tas ir gandrīz kuldīgs novada budžets veselam gadam, ja? Viņi tur, kas tur 21 miljonus apmēram vienam projektiņam, ja? Ko tur var labot, ja? Tur es nezinu, man liekas bezcerīgi. Tā ir. Labi, ejam drusciņu uz tādām personiski filozofiskām tēmām. Es tev visu atbildēšu. Piemēram, vai tev ir kāda autoritāte, šodien mūsdienās saka guru vai dzīves skolotājs,
no kā tu esi mācījies, vai varbūt vēl joprojām smelies kaut kādas vērtības, atziņas, seko, gal galā uzlādējies? Nē, šobrīd. Autoritāte, īstenībā pie īstās autoritātes man, šobrīd, bet ja tomēr man ir bijušas autoritātes dzīvē posmos, un es uzskatu, ka tāds, kāds es esmu, labs, vai kādam liekas slikts, vai kaut kāds absolūti, un mamma un tēvs, tās ir tās vecāki. Tās ir tās autoritātes, kas man izveidoja tāds, kāds es biju. Man liekas, ka lielā mērā tas ir tas mans kodols. Bet, ja mēs runājam par vairāk profesionālā satura autoritātēm, tad, jā, man bija tagad jau es īsti tur tā, ļoti neesmu tieši tajā priekšmetā, bet Arnis Siksnis, plānotais profesors Austrālijā, pie kuras nodzīvoju 6 mēnešus, tad, kad es biju 97. gadā, kad es mācījos Kvīnslandes universitātē. Viņš man bija tāda, tur ir raksta guru. Tāpēc, ka es caur viņu iegāju tajā priekšmetā, kā pilsētas plānošana, jo 97. gadā neviens vajag vispār par to vēl runāja, bet es tā kā jūtu, ka tas ir man vajadzīgais priekšmets. Un viņš man kaut kā, viņš bija tas, viņš bija man arī profesors augstskolā, bet tas mazāk, bet personīgi, bet cik es dzīvoju viņa ģimenē un tā. Viņš vienkārši man daudz ko tajā laikā, man kaut kā pasauli pavērās, zini kā, vispār pa lietām, par kurām es zināju, bet nebija tā aizdoma. Viņš, man kaut kā tas, protams, es jau daudz kā ietekmējos, bet ja runā par personību, profesionālajā jomā, tad tas ir Arnis Siksnis. Paldies, ejam tālāk. Tad varbūt pavisam neformāli radošie jautājumi un par Kuldīgu, protams. Kura vieta Kuldīgā tev šķiet visvērtīgākā vai interesantākā? Kāpēc? Tā, kurā tu šobrīd atrodies. Māja. Māja, man māja. Brīnišķīgi. Negribu neko vairāk arī komentēt. Jā, protams. Vēl tāds jautājums, vai tev ir kaut kāds interesantākais vai smieklīgākais atgadījums no tava laika, kad tu biji mēris pilsētā? Nē, zini kā, tur bija, es biju 6, gandrīz 7 gadi, jā, īstenībā bija tā, ka tur kādreiz bija jāsmējās un jāraud, bet man nekas nav palicis tāds, ko es tev godīgi varu tagad, tu man papasīt. Jā. Ja būtu tāds gadījums, es atceros, tas. Nav īsti. Man nekas nav galvā nosēdies absolūti konkrēts. Šurp nākot, es atceros to gadījumu, kad tev no Austrālijas kāda kuldīzniece dzimusī atrakstīja par tiem pelniem. Jā, pelnus, lai tu izber uz Ventas upes, un tad es tajā laikā atceros, ka tev, kurā vietā, vai no tilta Ventas. Bet nezinu, es zinu, un tas ir baigi jocīgi, tie 20 gadi kaut kā man ir iegriezuši kaut kā selektīva atmiņa. Un es to tā kā apmēram to notikumu atceros, ka tu man viņu stāsti, bet konkrēti neatceros. Jā. Tas nozīmē, ka tur ir kāds cits notikums pārulais pāri. Bet labi, tur bija, bet zini, kas ir interesanti vienmēr bijis, jā. Tas ir jebkurā mēram, es nezinu, vai tā tagad ir, bet ir tās mēra pieņemšanas. Jā. Es nezinu, vai tās tagad ir, bet iedzīvotāji nāca pie mēra, viņi varēja pierakstīties. Jā, ir pieņemšanas ir joprojām, jā. Un to zina visi. Un es nezinu, vai kaut kas ir mainījies, bet es domāju, ka nē. Bet tās parasti bija ceturtdienas. Un ceturtdienās bija. Un tad es sapratu, ka pilnmēnesis strādā. Jo, ja normālā ceturtdienā tur bija pietiekušies 3 cilvēki, tad pēkšņi uz to pilnmēnesi 5 reizes vairāk cilvēki, jā. Un nāk un ar kaut kādām tādām lietām, ko tu vispār nesaproti. Ko viņš te dara un kāpēc tu vispār atnācis pie tevis? Smieklīgi, bet tas tā vienkārši ir. Es nezinu, vai tagad arī tā ir, bet manā laikā tas bija pilnīgi noteikti. Labi. Nākošais tāds super filozofisks jautājums, jo es viņu varētu noformulēt apmēram tā. Ja Kuldīga būtu cilvēks, kāds raksturs, tai būtu tavuprāt, kā tu varētu iztēloties? Raksturs,
Tu domā, rakstura īpašības kaut kāds, piemēram. Kluss, Jā, piemēram. bagāts, nabadzīgs, Vai varbūt ekspresīvs, agresīvs. Varbūt kāds slavena personības. Vajag grūti. Piemēram, vecais Valtrīts, kam piemineklis Hercogs Jēkabs, vai kaut kas ir uz to pusi, vai nezinu, varbūt tu pats esi tāds kuldīgs raksturs. Kurnu? Jā. Zini, tas ir tāds ļoti, tas noteikti nav viens cilvēks, tāpēc, ka uzreiz tā asociācija ir tieši šie divi personāži ir tādi, kas, kur uzreiz, kāpēc ne Valters? Kāpēc? Tur kalnā skatoties, kāpēc ne Hercogs? Tāpēc kuldīgi nav viens cilvēks, nevar tā, tāpēc, ka kuldīgā ir kaut kāds, un katram laikmetam patiesībā ir savs cilvēks. Un tas, Jēkabs, tas ir viņa laikmets, jā. Un Valters, tas ir atkal tas viņa laikmets, jā. Tas nav tikai fiziski tur, piemēram, ka tur, tāpēc, ka te filmējās tur filmas, jā. Bet tas ir tāds Valters īstenībā ļoti labs piemērs. Cilvēks ļoti daudz gadus dzīvojis gan brīvvalsts laikā, gan tur karš un viss, un arī padomu laikā. Un redzējis to visu. Un tagad paņem to kuldīgi. Tā kuldīgi arī tāda. Viņai ir tas nospiedums, ka viņa senā un viss, un vajadzībā viņas uzplaukuma laiks jau bija pirms kara un tā tālāk, pēc kara bija noriets, ja? Un tā pilsēta arī ir tāda, arī tam pašam laikam blakus stāvēja uz tām pārmaiņām, jā, un tās viņas tajā organismā radījušas ir tur, kas ir dažas trakus objekts pilnīgi padomu laiku, tur kaut kādas sadzīves tehnikas, jā. Pašā pilsētas vēsturiskā gandrīz vai centrā. Un tāpēc tas nav viens cilvēks, bet man liekas, ka tas tēls tagad ir tāds, tas tēls ir mainījies. Mana sajūta ir tāda, ka no tā nosacīt, pēc 2000. Gada, ka bija tāds drājs un viss, tas bija tagad tāds, tur bija tāda jaunības enerģija, man liekas, iekšā tāda. Jaunības tādā, ka mēs te visu varam un visu. Man liekas, tagad ir tāda, kā jūs to pirmī teici, tāda, būtu labi, ja būtu tāda nobrieduši tāda spēka gados tāda edaņība, bet man liekas, ka bišķi tā kā vēl uz to jau tā kā uz dzīves otro pusi, kas nav īsti labi, man liekas, vajadzētu bišķi atpakaļ. Varbūt kuldīgi ir tā kā kaķis ar 9 dzīvībām, kas visu laiku izturpojas. Man ir 2 kaķi, šis ir viens no viņiem, jā. Un vēl paturpinot tēmu, bet nav tā, kad, nezinu, redz, kur tad, kad mēs atklājām Hercoga Jēkaba piemineklis ļoti sen atpakaļ, tad tā ideja arī Gļebam Pantaļejevam bija, redz, viņš bija sava laika, super varonis, super uzņēmējs, inovators, kas ievies inovācijas. Nav tā, ka tiešām šajos laikos mums, burtiski pietrūks tādi super prāti, kas ir gatavi, kam jau iekšās ieprogrammēts, ka viņi zina to vīziju, kā mainīt pasauli un šo vietu. Es nedomāju, ka mums pietrūks prāti. Es domāju, ka sabiedrības pārvaldīšanas formāts šobrīd ir tāds, ka tie parādi nevienam nav vajadzīgi. Jo ne jau prāta dēļ tevi ievēl. Piedod, bet tā. Un Hercoga Jēkabu viņš neievēlēja. Viņš vienkārši nonāca šajā vietā un trāpījās. Viņš arī varēja būt pilnīgs, viņš arī nebija nekāds maigais cilvēks, gan jau tur bija viss tāds despotisms saržo, ne? Viņš vienkārši trāpījās un bija, tā teikt, bet varēja būt pilnīgi citādā. Īstā vietā, īstā laikā. Tagad tas vairs nenotiek, tāpēc, ka te nav, tu vari piedzimt nezinu kas, ja tas saka, te varbūt te nav kas, bet tev tas formāts, lai tu tiktu tajā pārvaldībā, kur tu varētu mainīt, ir tāds, ka tu nekad tur varbūt netiks. Lai cik tu būtu jaudīgs un tu vari būt super džeks kaut kāds vai sieviete, ja, super umeni, ja, kas varētu izdarīt visu, bet tā nav nemaz kāds politiskās intereses vai kaut kāds. Ja. Tātad Latvijas politiskā sistēmā, piemēram, es tagad sajūtu prātā, ja, gribētu, es sakau, gribu pilsētas mērs, ja. Es to formātu nevaru realizēt. Bet ja es negribu, bet ja es pat gribētu, tāpēc, ka lai es to gribētu, tad man būtu jāiestājās kaut kādā partijā, jāpieņem viņas programmu, kur es vispār neatzīstu, piemēram. Ja? Tāpēc tas ir pilsēta mērs, ja grib, lai attīstās pilsētas, tā ir komunālā dzīve. Tur nav jābūt partijas. Tur jābūt cilvēku kopumam, kur var izdarīt. Mēs jau, kad atnācām, vēl nekādas partijas nebija. Ja? Pēc tam jau bija tur partija un viss kaut kas. Ja?
Viss, tev tās partijas faktors. Tāpēc, ka viss superīgākais cilvēks te Kuldīgā, Talsos, vienalga, kur kādā pilsētā var būt viss superīgākais cilvēks, un viņi tur partija saskalda malku, kad tev skaitlis tev mīl, un tā partija saskalda malku tur Rīgā, ja? Un pat tevi nenobalso. Tāpēc, ka ne jau tu, bet cilvēks jau kopā skatās uz to, ja? Es domāju, ka diezgan pēdīgi tas situācija tur man iedot. Jā. Labi, tad noslēdzošie jautājumi. Vai ir kaut kādi svētki, kurus tu noteikti apmeklē Kuldīgā, piemēram, lido zivis drīz? Es viņus nevaru neapmeklēt, es viņus paši kādreiz uzģenerējām kopā ar Rītu Burnevicu, Andri un visu, un otrs viņi te man notiek 200 metru no mājas. Tas ir skaidrs, jā. No pilsētas svētkiem interesanti. No pilsētas svētkiem viņi bija tik jaudīgi kaut kādā brīdī, ka mēs jau braucām prom vienkārši. Mēs te epicentrā dzīvojam, tas nebija iespējams. Jā. Bet tagad atkal viss jau tik mierīgi palicis. Tagad jau tos jau var, un pilsētā nevar neapmeklēt. Tev viss te pat notiek, jā. Bet, protams, un viss tie gadi tirgi man. Man jau, Hercog Jēkab tirgus, jā. Tas jau man te pat, restorānu. Nedēļa, kā es varu neiet, ja tur ir mūsu paši arī, kas saka, gandrīz restorāns. Tā, jā, tas viss ir. Bet es viena lieta, ko es gribētu apmeklēt, bet neapmeklēju, ir, piemēram, Davidov čelistu. Tas konkurss vai festivāls, tas saucās konkurss, jā. Man kaut kā nesanāk nekad. Es esmu arī vienmēr bijis blakus kaut kā, kad tas tur sākās un notiek, bet es pats nekad neesmu bijis neienāk tajā. Visi labie pasākumi vienmēr notiek vienlaikus. Man nav sanāk, vai nu es esmu izbraucis kaut kur vienkārši neesmu, vai neesmu uz vietas, tā, jā. Tad noslēgumā, kādu vēstījumu vai ieteikumu tu vēlētos atstāt šodienas Kuldīgas jaunajiem cilvēkiem, kuldīzniekiem vai, teiksim, nākamajām paudzēm? Man liekas, es jau to arī pateicu attiecībā uz tiem politiķiem. Es arī domāju, tas ir kuram cilvēkam. Jā. Man liekas, tā spēja būt pozitīvam, radošam, neskatīties pagātnē. Nejauks ir divas lietas. Tā. Kuldīgi ļoti saistās ar pagātni. Un es to tā arī domāju, neskatīties pagātnē. Tās vērtības, kas ir jo arī UNESCO lietas, kuras ir te notikuši, neglorificēsim viņas. Tā ir pagātne. Mēs dzīvojam nākotnē, mēs pagātni novērtējam, mums ir vērtības, bet neaizlieksim ne sevi, ne arī šajā pilsētā būt jaunajam. Jaunajam. Mums nav jāatkārto tā, kā te bija kaut kas pirms 100 un 2. Tas ir viss, tas posms ir beidzies, mēs viņu novērtējam, mēs esam, kā saka, par to dabūjuši visādi tur atzinības un vēl, bet mēs dzīvojam šeit, mēs dzīvosim uz priekšu un nākotnē, un mums ir jādomā par to un jābūt pozitīviem. Un nevar visu laiku dzīvot šitā skatūt, ka es aizmuguri. Nekad nedariet to, tas ir tas, ko es novēlu. Paldies! Paldies, dargie klausītāji, ka bijāt šovakar kopā ar mums. Sekojiet mūsu kanālam, kas notiek Kuldīgas novadā. Kas notiek Kuldīgas novadā?